Pēc šīm pusdienām notiks viena no divām, iespējams divas lietas. Vai nu tev uztelsies dzels līdz perfektam līmenim organismā, vai nu viņš tevi apprecēs. Ko mēs šodien gatavosim? Mēs šodien gatavosim beef sautējumu kopā ar svarīgiem key komponentiem, lai visas sastāvdaļas pareizi izreaģētu un dotu tavam ķermenim maksimāli lielu labumu. Ko es ar to domāju? Pirmkārt, high quality samaltā gaļiņa mums ir lielisks ne tikai proteīna avots, bet tas ir vienkārši fenomenāls dzels avots, kas mums sievietēm ir nepieciešams, jo mēs sievietes, diemžēl vai par laimi, katru mēnesi atjaunojam šeit visu un izvedam visu nevajadzīgo. Un mūsu mēnešreižu laikā mēs, zaudējot asinis, mēs zaudējam arī dzelzi. Tāpēc mums kritisko dienu laikā ir ļoti svarīgi lietot ēdienu ar paaugstinātu dzelzs saturu, kā arī tad, kad mēs lietojam dzelzi, mums ir svarīgi dzelzi pareizi kombinēt, lai viņa maksimāli labi absorbētos mūsu organismā. Tāpēc dzels vienmēr jālieto kopā ar vitamīnu C. Mēs taisīsim mūsu maltās gaļas sautējumu šodien arī ar pupiņām uz sēnēm. Kāpēc pupiņas un sēnes? Bez šaubām, ideālā gadījumā es izmantotu visu dabīgu, bet mēs nedaudz, mēs bizi uz ātru roku. Pupiņas ir vegānais dzels avots, kombinējot dzīvnieku dzels avotu ar plant-based dzels avotu, dzels absorbējas vēl labāk. Tāpat arī sēnēs mums ir dzels, ne tikai proteīns. Un ko mēs izmantosim palīgā? Mēs palīgā izmantosim vitamīnu C. Mums vitamīns C ir burkānos, var izmantot, pieņemsim, sarkano papriku, ja jums patīk. Mēs izmantosim sīpolus, mēs izmantosim pēterseļus un mēs izmantosim tomātu mērci kopā ar dažādiem garšaugiem. Kā garnīru es taisu to savam džekam, Viņš kačājas sporta zālē, viņam ir vajadzīgi arī ogļhidrāti. Es esmu atradusi šādu dārzeņu pastu ar dažādiem vitamīniem. Reāli es īstenībā izbrīnījos, bet viņi pievieno pastās arī vitamīnus šeit Meksikā. Tā kā būs tāda krāsaina pasta. Tā kā tā sākam, ķeramies pie darbiņa. Tā es sākšu ar sīpolu samalšanu. Ņemu sīpolu. No sīpola es vienmēr atdalu ārējo kārtiņu, jo tā ir tā kārtiņa, kas bija veikalā berzējusies ar citiem sīpoliem un vēl nezinu ko, tāpēc es no viņas vienmēr atbrīvojos. Un tad es pa līnijām vienmēr sadalu savu sīpolu šādi. Un tad es eju no otras puses pa līnijām iekšā šādi. Tad es ņemu savu ķiplociņu, es viņu vienmēr attaisu šādi. Arī vienmēr no sākuma sadalu viņu pa līnijām. Un tad šādi samaļu, sagriežu. Kam nav iespējams, varbūt mājās tad ir powder. Var izmantot vietā arī pulverīti. Bet man, protams, bez šaubām patīk viss dabisks. Tad es uz panniņas lieku sviestiņu. Var izmantot olīveļļiņu, bet man, ja godīgi sakot, es jūtu atšķirību, kad es sautēju savu sīpolu un ķiploku sviestiņā. Ir daudz garšīgāk un tāda foršāka, maigāka garšiņa. Tā kā, lai šis viss kūst. Tā sviestiņš ir izkusis. Mēs liekam tusēties uz pannas mūsu sīpolu un ķiploku. Tālāk mēs mizojam mūsu burkānus, rīvējam mūsu burkānus, liekam klāt tusēties mūsu burkānus. Tātad, kad redzam, ka mūsu burkāni jau sāk palikt mīksti un viss jau ļoti, ļoti spēcīgi un gardi garšo, varam droši likt klāt mūsu malto gaļu. Tā ir pagājušas kādas 7-10 minūtes.
Apskatieties, cik forši gaļiņa jau ir nogatavojusies, un tagad ir laiks likt klāt mūsu tomātu mērci, sēnes un pupiņas. Smaržo fantastiski sēnes, šampiņonus. Ļaušu visam nedaudz ievilkties un tālāk pievienošu tomātu mērci un pārējās garšvielas. Tā, tad, kad tu kopā dzīvo ar meksikāni, bez šaubām nevar iztikt bez salsas. Every meal needs to be salsy. Tad mēs liekam klāt tomātu mērcīti, tā dāsni. Priekš džekiem nekad neko nežēlojam. Un tad man ir šādas diva veida Italian spices and spice mix. Un visu kārtīgi samaisam. Tā, paralēli mūsu gaļai liekam jau vārīties mūsu makarončikus. Neaizmirstiet, ka ūdeni, kurā makaroni vārās, obligāti jāsala. Sālīt mums vajag tāpēc, lai to garšu, kas ir makaronos, saglabātu. Citādāk tā visa garša, viņa paliek ūdenī un makaroni paliek tādi bezgaršīgi. Sāls tieši palīdz noturēt un saglabāt to garšu paleti, ko produkts satur. Tā, tāds maziņš lifehacks. Zinājāt, ka ja ielikt dilles, pēterseļus vai jebkādus garšaugus, kas jums ir šādā te lielā krūzē un leduskapī, viņi stāvēs jums mūžīgi. Šos pētersiļus es burtiski nopirku 3 nedēļas atpakaļ. Pētersiļi, dilles, visas šīs zālītes, viņas ir tāpat kā ziedi. Ja jūs viņus barojat, dodiet viņiem ūdeni, viņi kalpo jums mūžīgi. Tāpēc savējos es glabāju šeit, te, leduskapī. Tā, liekam klāt mūsu pētersiļus. Un pa virsu parmigiano. Noņem vidi.